Šodien es esmu ieplānojusi, esmu ļoti daudz ātri izstāstīt dažādas lietas. Un pagājušajā reizē mēs beidzām ar pārdošanas konceptu, kurā mums bija jāsaprot ļoti ātri par to, par ko tas runā, kāpēc ir svarīgi saprast, ar ko atšķirās pārdošanas koncepts no mārketinga koncepta un, protams, šodien no pircēja koncepta. Tātad pircējs pēc šīs dienas konsultācijas, ceru, ka būs arī skaidrs, saprotams, definējams, kad pircēja koncepts, tas mērķis ir izzināt pircēju vajadzības un, protams, tās vērtības, kas mums ir nepieciešamas, lai mēs iegādātos kādu produktu vai attiecīgi pakalpojumu. Un ņemot vērā, skatīties, kā arī konkurenti ar šo strādā, lai mēs būtu konkurētspējīgi savā tirgu, savā nišā. Tātad, protams, pirmais un visās koncepcijās sākās ar vēlmju un pieprasījuma izvēli. Tātad mēs saprotam, kas būs mūsu mērķa auditorija, mēs to nosakam, tad mēs saprotam, kādi būs nepieciešami mūsu resursi, lai šo mērķa tirgu mēs varētu globalizēt. Pēc tam izstrādājam mārketinga darbību, kādā veidā, kurā brīdī mēs sāksim strādāt pie šī attiecīgā produkta nākšanas klajā. Attiecīgi piedāvāsim uzņēmumiem vai saviem klientiem, kas būs privātpersonas. Produkta virzīšana tirgu, tas jau nozīmē tad, kad mums ir uzņēmums jau izstrādājis visu konceptu, viņš ir aprēķinājis budžetu, ir saprotams, kur mēs šo produktu liksim, ja virzīsim, vai tas būs mums klātienes veikals, vai tas mums būs interneta veikals, un tad, protams, apmierināsim mūsu klientu un vēlmes un vajadzības. Lai mēs saprastu, vai mēs pareizi saprotam, kas ir nepieciešams, vai mēs esam uz pareizā ceļa, vai mūsu mārketinga stratēģija ir attiecīga un svarīga mūsu mērķa auditorijai, mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu pircēji, kādas lomas viņi ieņem. Un, protams, lai mēs to aptvērtu un mēs to saprastu, mums ir jāsaprot, kādas ir alternatīvas. Tātad, apzinoties 6 pircēju lomas, viņas var arī būt, teiksim tā, pārklāties. Tātad, vienmēr sakot, mums var būt dažādas 6 vai 3 vai 2, attiecīgi no tā, kā šīs lomas sadalās vai pārklājās. Lai mēs to saprastu, mums ir jāsaprot, ar ko sākt. Tātad jāsaprot uzdevumi, lai mēs šo klientu loku identificētu, pieņemtu viņu lēmumus un atrastu tās atrisinājumus kaut kādai problēmai, kas var rasties. Tātad pirmais definīcija būtu kā kompozīcija, kurā mēs saprotam, kādās funkcijās, nozerēs, līmeņos, dzīves līmeņos, cik lielā kuplā skaitā šīs kompozīcijas, jeb šie cilvēki mums atrodas. Tātad mēs viņus varam definēt kā privāti klienti, vai tie būs korporatīvie klienti, ja, sezonālie, nesezonālie. Tātad tas varētu būt tas lielums. Otrais būtu ietekme uz pirkšanu procesu, piemēram, skatīties, cik daudzi pircēji ļoti reaģē uz atlaidēm, uz iepriekš pārdošanu, uz izpārdošanu, uz varbūt pilnīgi jauna preces, jeb pakalpojumu piedāvājuma, tad mēs skatāmies, kādi ir cilvēki, vai tie, kas grib tikai pašu jaunāko, pašu dārgāko, pašu vēl nēsošāku. Tātad tā ir viena mērķa auditorija, jeb grupa, kas ietekmē mūsu pirkšanu. Otrs ir tas, ka cilvēki skrien pie atlaidēm, un viņi iegādājās visu, vai tieši otrādi tie ir tā trešā grupa, kura iepērkās tikai tad, kad jau ir reāli ir izpārdošana, kuri ir plānotāji savam budžetam un savam laikam, un viņi iegādājās attiecīgi tikai uz nākamās sezonas kādu preci. Tātad šeit būtu jāsaprot, ka pie ietekmes arī ļoti svarīgi ir finansiālais raksturs. Trešais ir kā loma, un loma identifikācija spēja saprast pirkšanas paradumus kā tādus, vai cilvēki paradumus veido katru dienu ieiet veikalā, un viņiem īstenībā nav skaidra tā naudas plūsma, viņi neskaita. Otrs, protams, ir tas, ka cilvēki dodās ar sarakstu uz veikalu,
un viņiem ir ļoti svarīgi iegādāties attiecīgās preces, jo viņi ļoti domā gan par savu budžetu, gan par produktu pārpalikumu, un trešais par vietu un, teiksim, kvalitāti šiem produktiem, ja tie stāv, pieņemsim, vai ilgāku laiku. Tātad tās ir tās lietas, kas būtu jāsaprot. Un tātad šīs 6 lomas pircēju sadalās dažādās, kā lai saka, grupās ar nosaukumam kā ierosinātājs, ietekmētājs, lēmējs, pircējs, lietotājs un vārdsargs. Interesantas, protams, tās definīcijas, bet ko tad katrs nozīmē? Tātad ierosinātājs nosaka to nepieciešamību. Bieži vien tā ir draugu grupā, kur kāds saka, mums vajadzētu ceļojumu, mums vajadzētu pasākumu, mums vajadzētu jaunu datoru, mums vajadzētu jaunu, nezinu, krēslu tajā ofisā vai tāfeli. Tātad tas cilvēks vai cilvēku grupa, kura redz, kad kaut ko vajadzētu uzņēmumam vai arī ģimenē, pieņemsim, kāds no ģimenes saka, nē, mums vajadzētu, pieņemsim, jaunu tepiķi, jaunas glāzes vai jaunu televizoru, tad tie ir tie ierosinātāji. Tātad pircēji, kuri vienmēr, kurus dzen vienmēr tāda kā vēlme un pēc vēlmes tā vajadzība. Ja? Ietekmētājs, protams, ir tie cilvēki apkārt, kuri ietekmējās no šī ierosinātāja. Protams, nevienmēr tik raiti tas viss notiekās. Bieži vien ietekmētājs var šo ietekmi gūt nedaudz vēlāk. Piemēram, viņš apdomāsies, kādu krēslu, pieņemsim, viņam ofisā vajadzētu, vai tas būtu ergonomiskais krēsls, vai tā būtu vislētākais krēsls, galvenais, ka tas ir. Tātad šeit pie ietekmētājiem būtu jāsaprot, ka tie pircēji arī sadalās. Un tad šobrīd arī jūs varat padomāt, kāds tad jūs esat tas cilvēks, vai jūs esat tas ierosinātājs, vai jūs esat tas, kas tas ietekmētājs. Ja? Tātad šeit arī ir tad, kad mēs saprotam, apspriežamies, vai tas būtu darba vidē, vai tas būtu ģimenē, tātad apspriežamies, ko mums vajag, cik tas mums maksās, kad mēs to varam nopirkt. Un tad, protams, ir tas lēmējs. Lēmējs ir, kad esat visu apskatījušies, cilvēku grupa ir sapratusi, kurā veikalā var pirkt, ko pirkt, kā pirkt un kur nopirkt. Ja? Tātad ir viss izpētīts. Ja? Un tas lēmējs saka, ka, pieņemsim, 220 LV ir brīnišķīgi krēsli par saprātīgām cenām, izpētot salīdzini.lv, tur ir atrasts vislētākais no konkurences spējīgiem krēsliem, līdzvērtīgiem, vislabākais. Atsauksmes arī ir novērtētas, nu tad tas lēmējs arī saka, ka jā, mēs varētu tādu lietu darīt. Pircējs, protams, patur tiesības izvēlēties to piegādātāju, vienoties par nosacījumiem. Pircējs ir tas, kuram ir tā nauda, vai kuram ir iedota tas budžets, izvēlēties. Un bieži vien pircēji var impulsīvi nopirkt kaut ko citu. Tas vairāk attiecās uz draugu, ģimenes locekļiem, bet ja mēs runājam par korporatīvajiem, tad, protams, pircējs būs tas, kurš padomās, kā efektīvāk atgādāt šo produktu līdz ofisam, vai tieši šāds būtu tas veiksmīgākais, varbūt sadalīt pēc kategorijām. Ja? Tātad tās ir tās lietas, ka pircējs patur tā kā gala vārdu tam visam. Lietotājs, protams, ir patērētāji vai lietotāji, kuri beigās lieto šo preci, ja? Tad ir tie paši ietekmētāji, ierosinātāji, un tas pats lēmējs, un tas pats pircējs, ja? Tad tā būs ģimene, vai tie būs draugi, vai tas būs korporatīvais uzņēmums. Vārdsargs. Tātad tas kontrolē informācijas plūsmu vai pieeju lēmējiem un ietekmētājiem. Tātad vārdsargs sargā to informāciju, koriģē, jeb nosaka, kas tieši ir nepieciešams. Bieži vien uzņēmumos tas var būt vadītājs vai grāmatvedis. Tātad viņi nosaka, cik liels varētu būt budžets, lai iegādātos kādu produktu pakalpojumu. Ģimenē varētu tas būt arī cilvēks, kurš atbild par finansēm vai tieši atbild par mājas, es nezinu, labklājību, tā teiksim, ja? Tātad vārdsargs būs tas arī tas tā kā bremzējošais faktors, kurš varētu
netieši ietekmēt impulsīvās pirkšanas paradumus, ko ierosinātājs ir izteicis. Ja? Un tad, kad mēs apzināmies šīs visas 6 lomas, mums ir jāsaprot, kad visgrūtākais ir ar vārdsargu un lēmēju, tāpēc, ka mums ir jāapelējās ar viņu vērtībām. Tātad droši vien, ka tās vērtības, arī tālākos slaidos jūs redzēsiet, kā tad tās izpaužās. Ja jums nav grūti, ja jums ir brīvas rokas, būtu ļoti jauki, ja arī jūs prezentācijas laikā uzrakstītu savas vērtības, kā pircējam, ko jūs kā pircējs izvērtējat, kas jums ir svarīgs, teiksim, kaut ko iegādājoties. Vai tas būtu jums uzņēmumā, vai jums tas būtu ģimenē, vai draugu lokā. Nākamais mums ir izložē, tāda kā nozīmīgākā to lomu spēlētāju nozīme. Tātad, protams, izolēt personīgās intereses, tas būtu pats pirmais, ja mēs runājam par korporatīvēm. Tātad mēs nevaram domāt par krāsām vai par, pieņemsim, kaut kādu parastais darbinieks, ka vēlētos labāku, ergonomiskāku krēslu nekā vadītājam. Tātad, protams, tā subordinācija būtu jāiekļau šajā sarakstā. Un, protams, ir jāsaprot arī, ko vispār varētu, jeb cik daudz būtu jāmaina attiecīgo lietu. Protams, informācijas plūsma, kādā veidā tiek pasniegta informācija, tā ir otrā tā svarīgākā lieta. Mēs bieži vien arī sadzīvē spējam radīt teiksim tā, informāciju pozitīvā gaisotnē, vai tieši otrādi tādu kā negatīvu, kaut gan tā informācija varbūt ir pilnīgi neitrāla. Un tātad šeit ir ļoti svarīgi informācijas plūsma. Piemēram, svarīgi ir pateikt, ka nevis, ka mums ir krēsli nolietojušies, tas tā kā būtu svarīgi, bet teikt, mēs radīsim sev uzņēmumā lielāku komfortu, kas tā kā komforta radīšanai būs arī produktīvs darbs. Ja? Tātad vienalga tas saka, ka mums kaut kas jānopērk. Protams, jāpieaicina kaut kādus noteiktos ekspertus, kas varētu būt cilvēki, kuri būs atbildīgi par utilizāciju, un, protams, kas apstiprina, jeb grāmatveži vai vadītāji, kas apstiprina šo pirkšanas lēmumu. Saikne ar augšu tas arī ir, kad cilvēki savā statusā, piemēram, ir svarīgi apzināties, ko tieši būtu jānopērk un par kādām naudām. Un, protams, izprast pirkuma, teiksim, vajadzību, vai tas būtu uzņēmumā vai ģimenē. Labākais piemērs būs mums IKEA. Tas ir mans no viens tāds, ka teiksim, mārketinga top piemēriem, jo skandināvu uzņēmums IKEA ir izstrādājis tādu milzīgu konceptu, kad viņiem nevar būt konkurentu. Tā doma ir tāda, ka, ja jūs iegādājaties aizskarus pie šiem IKEA, piemēram, veikalos, tad viņi ir izstrādājuši, kad aizkaru stanga, aizkaru rullīši, aizkaru apmales un aizkaru, pieņemsim, ja jums viņas ir par garu, jūs viņas varat salīmēt, visu var nopirkt uz vietas, jums nekur nav jādodās. Un tā mazā nianse, ka viņi ir izstrādājuši aizkaru stangas, durvju sliedes, tās pašas arī izmērus skapju modeļiem, ja, ir viņu. Nekur jūs ne Džuskā, ne Optimas līnijā, ne Depo, ne kā Senukai, jūs nevarat nopirkt attiecīgos izmērus. Vienīgi pie galdnieka, bet tas nozīmē, ka tas būs dārgi. Tātad IKEA ir izstrādājis tādu radošo duetu, lai pie viņiem varētu nopirkt attiecīgo produktu, un tā papildu produkta arī ir atrodams pie viņa, jo pie cita uzņēmumā jūs neatradīsiet pēc izmēra, pēc garuma vai pēc platuma vai pēc krāsām, jūs neatradīsiet neko tādu neatradīsiet nekur citur.
Mans piemērs ir tas, ka, protams, pārvadāšana kā tāda, vai tas ir ar jūras konteineriem, vai tas ir ar lidmašīnām, vai tas ir ar fūrēm, ir ļoti dārgi. Tas ir ļoti dārgs process. Jūs droši vien jau ziniet, ka IKEA ražojumi ir daudz dažādi no dažādām valstīm. Tātad ražo kaut kur, bet noliktava ir viena atkal kādā valstī, un tātad par visām IKEA veikaliem šie produkti tiek nogādāti. Un tā nogādāšana ir diezgan dārga. Tāpat arī preču tāds tā kā... kā lai pasaka, iesaiņojums. Ja? Tātad brīnišķīgais modulis, viņu prece bija šai lampai, un tā doma bija, kad abražūra, ņemot vērā, ka tā ir plasmasa un kad viņa var saplīst, un viņai ir jābūt arī kaut kādā kompaktā iepakojumā, lai nesasmērētos. Viņi ir izstrādājuši, ka šo abražūru var apgriezt otrādi un lietot kā iesaiņojumu, kā tiešām kā pārvadāšanu, kā tādu. Tātad vienā kastē var abražūra šādas galda lampiņas salikt ļoti daudz. Tātad nav nepieciešams vienai lampai vienu iepakojumu, bet vienā iepakojumā var salikt ļoti daudz preces. Ja? Un, protams, IKEA dizaina formas tās bija, kad izstrādāt tādas kā emociju, pievilināšanas un to, teiksim, Skandināvijas tādo vienkāršo stilu. Bet pašā laikā viņi ir kompakti, ka viņu viegli salikt. Un šeit es arī esmu ielikusi citātu, ko IKEA pārstāvji arī saka, kad viņi vēlās piesaistīt cilvēkus, padarīt tik vienu dzīvi tādu kā priecīgāku un skaistāku, un, protams, radīt skaistas preces un apzināties, ka skaistums uztver arī subjektīva, jā, tātad šī lampa man nešķiet skaista, jā, tas ir mans subjektīvais viedoklis, bet tā pašā laikā ļoti daudzi mēs, baltieši, esam pievērsušies tādiem kā skandināvu stilam un mēbelēm un visam, un no tāda kā slāviskā mēs ejam nost. Ja? Tātad tas ir pilnīgi jauns pirkšanas veids, jeb paradums. Kādi tad ir plusi un mīnusi šai koncepcijai tieši pie lomu spēles un pie lēmuma un pieņemšanas? Plus kā tāds, pirkšanas lomas ļauj pārdevējiem strukturēt mēroga pārdošanu, sarežģīt biznesa vidē un veiksmīgi iekšējo pārdošanas nepieciešamo plānošanu, sagatavošanu pirms pirmā kontakta. Tātad, ja mēs saprotam, jūs, pieņemsim, esat pārdevēji, jūs vēlaties notirgot skaistas siena tapetes, līmējamās, varbūt jūs vēlaties grafitī tirgot, tad jums būtu jāsaprot, kurš būs pircēja lēmums. Un ja jūs zinat, ka šie 6 posmi ir, ka jūs zinat, kad ir ierosinātājs, jūs varat aizsūtīt visiem, ja tad kāds kādu ieraudzīs, kad var ofisus smuki apzīmēt, ļoti, ļoti veidot tādu kā brenda pat stilu, ja, un jūs varat sadalīt pa nodaļām un tādā veidā. Un tad jūs saprotat, ka ierosinātais nekad nebūs gala patērētājs, ja, jeb nebūs tas lēmumu pieņēmējs. Un te jūs jau izstrādājat visu nepieciešamo vērtības pieliekat. Jūs pieliekat to pievienoto vērtību, kas būs, ja jūs to preci, ja pakalpojumu iegādāsieties. Neapšaubām būs ļoti svarīgi arī saprast, cik tas izmaksās, kādu atlaidi jūs tam piedāvāsiet. Ja? Tātad, kad jūs to visu zinat, jums ir ļoti viegli saprast, ar ko būs, kas jūs gaida priekšā, ja? Ar ko jāstrādā. Mīnusi ir vairāk nekā plusi šajā gadījumā. Protams, mīnusi ir ļoti grūti saprast lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā pretrunīgos mērķus, kādus tie varētu būt. Iespējams, jūs piedāvājat super labu kvalitāti, bet par kvalitāti ir jāmaksā. Un otrs, varbūt jūs vēlaties viņiem piedāvāt to lētāko galu, bet tas nozīmē, ka kvalitāte neatbildīs. Un tā nauda būs īstenībā izmesta vējā, jo iespējams, ka tā krāsa smird, ilgi žūst, viņa ātri nomazgājās. Ja? Tātad tās ir tās lietas, kas rada to lielo mīnusu. Kvalitāte pret vērtību, ko vēlās pats uzņēmums. Otrs mīnus ir pārdošanas faktors, ka tas prasa lielāku laiku, individuālu iesaistīšanos.
No pārdevēja puses, ja, tātad tur ir jānodarbojas tiešām pārdevējam, ja, speciālistam, lai izskaidrotu, kāds tad būs tas pienesums šim produktam jūsu uzņēmumā, jūsu ģimenē vai jūsu draugu kompānijas lokā. Tas ir ļoti grūti. Kas ir klienta vērtības? Viens ir, protams, patērētāja vērtības, kā tādas manas, viena paša cilvēka, vai, ja es tagad par ģimeni runātu, kādas tad mums ir ģimenes vērtības, uz ko mēs skatāmies, vai arī tad, kad es esmu darbā ar kolēģiem, un kādas tad mums tur ir tās vērtības. Viņas var atšķirties, un tas ir tikai normāli, jo mēs šās lomas varam pārņemt no vienas uz citas. Iespējams, ka jūs esat cilvēks, kas atbild par budžetu, un uzņēmumā jūs zinat, ka nav brīvo līdzekļu, tātad jūs nevarat šīs pirkt, pieņemsim, plasmasas traukus, jo jūs zinat, pirmkārtām, tas ir nefunkcionāli, jo plasmas trauki ir vienreizēji, viņa ātri nolietojās, ja tas ir, pieņemsim, vairāk kārtīgi var lietot šādu trauku. Un trešais, jūsu vērtība ir, pieņemsim, klimata ietekme uz šādiem plasmasas izstrādājumiem. Ir arī, protams, uzņēmuma vērtības, un es vēlējos jums padalīties ar ļoti skaistu video, kur ļoti īsi par šo runā Bills Gates un Steve's Jobs. Es ceru, ka jūs zināt, kas tie tādi ir par onkuļiem. Video nav ļoti ilgs, tikai paskiet, vai jūs redzat to YouTube? Var redzēt. Pārredzēt. Tātad jautājums bija ļoti vienkārši. Tad, kad viņi sāka strādāt, izstrādāt savu produktu, Microsoft un Apple, kas bija viņu tā vērtība? Tā kā viņiem bija jāatbild, kas viņu stimulēja, lai viņi sasniegtu šo mērķi, bet viņi jau nezināja īstenībā, ka viņi kļūst tik ļoti bagāti un tik ļoti pazīstami, ja? Tātad viņi atbild uz vienu jautājumu, kādas bija uzņēmuma vērtības, viņu vērtības. I think actually, maybe in both cases, correct me if I'm wrong, the excitement wasn't really seeing the economic value. Even when we wrote down at Microsoft in 1975, a computer on every desk and in every home, we didn't realize, and we'll have to be a big company. Every time I thought, oh God, can we double in size? Geez, can you manage that many people? Will that feel fun still? And so every doubling was like, okay, this is the last one. And so the economic thing wasn't at the forefront. The idea of being at the forefront and seeing new things and things we wanted to do, and being able to bring in different people who are fun to work with, eventually with a pretty broad set of skills, and figuring out how to get those people, those broad skills, to work well together has been one of the greatest challenges. I've made more of my mistakes in that area maybe than anywhere, but eventually getting some of those teams to work very well together. So it's, I think it's a lot about the people and the passion, and it's amazing that the business worked out the way that it did. Yeah. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it. You got to have passion.
And I think that's the high order bit. The second thing is you've got to be a really good talent scout, because no matter how smart you are, you need a team of great people, and you've got to figure out how to size people up fairly quickly, make decisions without knowing people too well, and hire them, and see how you do, and refine your intuition, and be able to help build an organization that can eventually just build itself, because you need great people around you. Here's why you should never. Tātad tā bija atbilde uz to, kas tad viņiem radīja to teiksim, vērtību. Un pirmām kārtām jau tās vērtības gan pašiem uzņēmumiem, gan arī mums pircējiem ir dažādas. Piemēram, mums iepērkoties, pieņemsim, tā kā ir jāpadomā, vai jums visu pērkot, būs viegli šos produktu pārpalikumus utilizēt. Vai jūs to šķirojat, vai iegādājoties 25. pāri ar apaviem, jūs zinat, ka jūs šos visus apavu pārus arī izlietosiet. Tātad viens jau ir tā, ka mūsu klientu vērtības arī uz to, ko jūs šobrīd iegādājaties, ir jāpadomā, cik ilgtspējīga ir tā mana izvēle uz attiecīgo produktu. Uzņēmumi šobrīd jau par to domā un ļoti, ļoti cītīgi, jo šeit runāja gan par to, ka tam ir jābūt sirdslietai, uzņēmumam ir jābūt sirdslietai, to, ko jūs darat, to, ko jūs vēlaties pārdot, jo jūs tam ticat, jūs spējat sadarboties, jūs zināt, ko jūs gribētu saņemt un ko jūs vēlaties nodot. Visu laiku šajā mācību gadā es jums stāstu par to, ka jums nevajag tirgot pašu preci. Tā kā, ja tā doma būtu vannas bumbas jums šobrīd tirgot, tātad jūs ar to nenotirgotu. Jums būtu jānotirgo tā vēlēšanās, ja tā vērtība, ja tas stāsts par to produktu, to var notirgot. Piemēram, ja jūs nopirktu vannas bumbu, kurā, es nezinu, jūs uzrakstītu, kad mazs pārsteigums katru vakaru, jeb nedēļas nogalēs relaksējoties, jūs saņemsiet pārsteigumu ne tikai iekāpjot vannā, bet arī pašā bumbā. Un tiešām jūs tur esat ielikuši, es nezinu, tur kaut kādu novēlējumu vai kādu mantiņu vai vienalga ko, tas rada tādu mazu prieku. Ja šodien mēs runājam par brendu, mēs šodien runājam par atpazīstamību, mēs runājam par ilgtspēju, tās ir tās lietas, uz ko uzņēmumiem tuvākā nākotnē ir jāpaorientējās. Nedrīkst veidot bezatbildīgu uzņēmumu, kurš nenes domu par to, ko nosaka mūsu likumi. Un komerclikums ir viens, uz kā mēs balstamies, kad veidojam uzņēmumu. Mārketings arī nav atdalāms no likumdošanas, jo arī izstrādājot, tas gan būs mums vēl šajā gadā vēl būs redzams un apspriežams, kā veidot mārketingā vienu no sadaļām reklāmas. Un reklāmas izstrādājot arī tad, kad jūs vēlaties rakstīt par uzņēmumu, tā vīziju, tā misiju, tur apakšā arī pastāv tieši tās vērtības, kas ir jānodod, par kādām vērtībām tas uzņēmums cīnās, ko viņš vēlās sasniegt, ko viņš vēlās nodot saviem pircējiem. Tātad tas ir tas, kas ir klienta vērtības, protams, kvalitāte, cena un tā mana ekspektācija attiecībā uz šo produktu. Cena ir svarīga un tā vienmēr būs, jo mēs apzināmies, ka ļoti svarīgi mērķa auditoriju ir sadalīt pēc teiksim tā, ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem aspektiem, arī psiholoģiskajiem, jo šodien mēs saprotam, ka cilvēki dalās ļoti daudzās kategorijās. Un viena no tām ir neapšaubāmi, cik naudas, jeb cik liels budžets ir mūsu klientam, lai viņi varētu iegādāties to pašu telefonu. Ja Latvijā telefonu, jūs jau zinat, jūs esat droši vien arī skatījušies, 15. iPhone'am cena būs 2400.
Vakar biju vieslekcijā no Somijas uzņēmuma Sweepī. Es nezinu, varbūt jūs to ziniet. Viņi pārpērk telefonus, kuri nav, teiksim, nolietoti vai pat arī mazlietoti. Tur var nopirkt arī jaunus. Un viņi pārveidojot iekšā, pārprogrammējot arī, viņi viņus tirgo tālāk. Un tās cenas šobrīd 13. Pro ir 400 eiro. Tātad te ir tā konkurence, jeb tā mūsu izpratne par to, jeb mūsu vērtība par pašu telefonu. Tas, kas jums būtu jāsaprot, arī uzņēmumam būtu jāsaprot, vērtība ir kam? Vērtība ir mūsu brandam, vai vērtība ir tai kvalitātei, ko nodrošina attiecīgais brands un pats uzņēmums. Tātad tas viens ir cena. Protams, konkurētspējīgam uzņēmējam ir jāsaprot, uz ko mēs ejam. Ja jūs teiktu, ka tas ir zaļš un tas ir ekoloģisks un tas ir ilgtspējīgs, jā, jūs ar šādiem vārdiem varētu ļoti skaisti publiskā runāt. Bet ja cilvēks iegādājās šādu produktu, kas ir ilgtspējīgs, kas ir zaļi domājošs, un viņam kvalitāte pazūd pēc gada, jo tā ilgtspējība pazuda ar to, ka šie, pieņemsim, produkti uzlādējās uz kaut kāda ģeneratora, un ģenerators nepaspēja uzlādēties, jeb tas pašas powerbankas, ja jūs paši viņus neesat uzlādējuši, tātad jūs telefonu pie tā nevarēsiet pielikt. Un tās ir tās mazās niansītes, kā mums būtu jāspēj balansēt uz vērtību, uz cenu un klientu vēlmēm vajadzībām. Ir ļoti grūti samērām. Bet, ja jūs saprotat, kas būs jūsu klienti, ko jūs viņam vēlaties nodot, jūs sapratīsiet, kā ar viņiem komunicēt. Protams, otra vērtība ir definēt un radīt tādu izpratni par pašu produktu, stāstīt klientam to un, protams, arī salīdzināt ar tām iespējām, ko piedāvā mūsu klienti un kādas būs tās alternatīvas. Un Sweepī uzņēmums, ko es tikko minēju, tas nav mūsu Lombards, ko Latvijā mēs zinām, bet tas ir IT uzņēmums, kurš pārprogrammē varbūt neveiksmīgos modeļus, varbūt pie viņiem ir jānonāk utilizēšanai paredzētie telefoni, viņi viņu saprogrammē, un viņiem ir tiesība šos telefonus tālāk tirgot, un tās cenas ir tieši tādas pašas. Tā kā nevis tādas pašas, bet ļoti zemas. Tas ir Somijā, un Somijas tās cenas, ko mēs paskatījāmies un izpētījām šo uzņēmumu, pēc arī atsauksmēm, bija tiešām, teiksim, tiešām ļoti labas. Bet es vēlreiz saku, uzņēmumu Sweepī es nereklamēju. Es stāstu kā piemēru. Daži ieguvumi, kad mēs saprotam no tā, ko mēs tieši pārdosim, caur kādu skatu prizmu. Produkts vai pakalpojumi, tā kvalitāte, tas ir pirmais, kas mums būtu jāsaprot. Pieņemsim, jums Nike apavi, tas ir viens no jums runājošākajiem, arī manā gadījumā, arī sportistiem, Adidas, Jordans. Mēs saprotam, ka tas ir produkts ar attiecīgo kvalitāti. Pēc tam, protams, panākumi, izmantojot produktu vai pakalpojumi, būs sadalījums. Ja tas ir Nike, tad Nike ielu apavi, iekšas apavi, sporta apavi. Un tad, ja tie ir sporta apavi, kādi apavi? Iekšas āras, kādi tālāk? Basketbola, futbola, volejbola. Tātad atkal milzīgs sadalījums. Un te ir pēc tā lielā pieprasījuma, ja lielā piedāvājuma klāsta, arī veidojās tas pieprasījums. Sportisti izvēlās attiecīgā sporta veida apavus, un ielu cilvēki, kas domās tā kā pa ielu vairāk staigāt, tad tie izvēlās tādu. Īpašumtiesību priekšrocības neapšaubāmi ir ļoti, teiksim, ekskluzīvi. Ja tas ir ar parakstu, pieņemsim no paša Jordana, tā cena, protams, nebūs ne 100, ne 200, ne 50 eiro vērtībā. Ja? Diferenciācijas punkts, protams, nozīmē tieši gan pēc izmēra, gan pēc
kā es iepriekš kategorijas minēju, jo ir ļoti svarīgi jāsaprot arī svaru. Katram cilvēkam svars ir atšķirīgs, un apaviem ir ļoti svarīgi saprast pēc svara, vai jūs varat iegādāties šos attiecīgos apavus, ja jūs esat mazs cilvēks, smalks cilvēks ar lielu kāju, vai arī jūs esat liels cilvēks ar vidēju kājas izmēru. Tātad tas viss atsaucās uz amortizāciju. Un tā diferenciācija nozīmē, ka cilvēkus sadala gan pēc svara, gan pēc kāja izmēra, gan pēc gāruma cilvēka. Ātra piekļuves risinājums ir klātiene, protams, piegādāšana Latvijā, ārpus Latvijas. Tātad mūsdienās tas ir ļoti viegli, un ja jūs to piedāvājat, jums tā piekļuve būs ļoti ātra un ļoti raita. Uzņēmuma vai produkta tēls un zīmols, tas ir viens no svarīgākajiem, kāpēc mēs iegādājamies kādu produktu un attiecīgajai vietnē. Kā es iepriekšējās stundās minu, ir internet vietnes, kurās jūs, pieņemsim, zinat, un tās ir starptautiskas eBays, Etsy, Sheins, Amazons, un ja es tagad minētu kādu Columbus, nezinu, tur Sub, vai jūs tādus zinat, vai jūs tādos pirktu, un vai jūs tādās naudu ieguldītu. Tātad zīmols un tēls ir pats brands, kuram būtu arī attiecīgajos vietnēs sevi jāpopularizē. Un viegli atpazīstams, vai tas nav, teiksim, izkrita no galvas vārds. Latviski nevaru pateikt, vai tas ir īstais brands, vai tas ir tā kā Made in China variants, ja? Un esošās attiecības vai pieredze, tas jau ir ļoti svarīgi, ja jūs pērkat pie attiecīgā uzņēmuma, attiecīgajā mājaslapā vai attiecīgajos veikalos jūs to pērkat vai no uzņēmēja, jūs tās attiecības jau saglabājat kā ilgtermiņa. Un jūs zināt, ka šīs produkts, šīs pakalpojums pie attiecīgā uzņēmuma ir kvalitatīvs, drošs un, pieņemsim, tiešām ar tādu kā emocionālo piesaisti. Ļoti viegls variants. Jūsu frizieri, jūsu kosmetologi, varbūt pat jūsu santehniķi, ja? Tātad tās ir tās lietas arī, kas attiecība un pieredze ir viens no veiksmes stāstiem, ar ko mums būtu jāstrādā. Un mārketings vienmēr saka, ka tā kvalitāte nav jau tikai ietirgot. Tās attiecības ir ļoti svarīgi šajā jomā, šajā nozarē dibināt, jo tas laiks pārdot ir sen pagājis. Šobrīd mēs tirgojam ne pašu produktu, mēs tirgojam attiecības, vērtības, kvalitāti, ja? Tad mēs stāstam par to, ka mēs esam labākie un nekā konkurenti, piemēram. Un formula, kuru jums vajadzētu atcerēties, ir pircēju vērtības, vienādības zīme ar ieguvumu mīnus cenu. Ja? Un to mēs runāsim klientu vērtības vienādojumu, turpināsim mēs stundu nākamajā reizītē, kura nebūs nākamā nedēļa, jo jums ir brīvdienas, tā kā atpūšaties, strādājiet, pilda darbiņus. To mēs darīsim novembra sākumā un turpināsim par klientu vērtībām. Ļoti gaidu čatiņā jūsu stāstus, jūsu rakstu par to, kas ir jūsu vērtības kā pircējiem. Atlikusi mazāk nekā 1 minūte. Es jums novēlu brīnišķīgu dienu, brīnišķīgu nedēļu atlikušo. Esat veseli, raiti strādājiet, pildiet darbiņus un tiekamies nākamreiz. Paldies jums! Paldies, uz redzēšanos! Atā!